dabojam ārā vienu antiprotonu. Ļoti neefektīvs process, bet nekas labāks nav izdomāts. Un tālāk mēs viņus esam dabojuši ārā, bet viņi tāpat ir ļoti augsts enerģijas, un ja mēs kaut ko ar viņiem gribētu darīt, viņi mums paldod garām. Tā mums ir nepieciešams daļiņu palēlinātājs. Tātad ir diezgan lielais antiprotonu palēlinātājs, kurš palēlinē līdz 5,3 megaelektronvoltiem, kas tāpatās ir diezgan tuvu gaismas ātrumam, un tad nesen tika pievienots Extra Low Energy Antiproton Ring, jeb LN, kas palēlina līdz 100 kiloelektronvoltiem, kas ir diezgan ciešams ātrums. Un var pastāstīt bišķi plašāk par pašu palēlināšanas procesu. Esmu ielīdzis schēmu ar LN, kas paskaidro visus elementus, kas ir nepieciešami, lai uztaisītu savu daļiņu palēlinātāju vai pātrinātāju. Tas pats vien ne tikai pretējā virzienā. Mums tātad tiek iesūtīti iekšā, mums ir dipolu magnēti, kas to vien dara, kā vienkārši pagriež daļiņu tik, cik viņi pagriež. Tad mums ir radiofrekvenču kavitāte, dzīvē viņa ir lielāka, bet tas, ko viņi dara, ir mēs ieliekam radioviļņus, un mēs tā varam saprast, kā elektrisko lauku, kas mainās. Līdz ar to mēs esam uzliekuši tā, ka mums ir plus-mínus, mūsu antiprotons iet, antiprotons ir negatīvs, viņš sāk no plusa, iet uz mīnusu, šajā procesā viņš kā pret kalnu, viņš pazaud enerģiju. Un šādi tiek daudzkārt atkārtots, un mums ir atdzesēšanas iekārta. Tur vēl parādās citas lietas, kā elektronu dzesētājs, kas vienkārši ieveda elektrons ar tādu pašu ātrumu, bet ar ļoti skaistu un vienmērīgu kūli, kas līdz ar to panāk, ka mūsu antiprotonu kūlis vairs nav tik izkliedēts, ka viņi sadurās un pārnes impulsu, un vēl šādas tādas lietas, kas nav tik svarīgas. Šie antiprotoni, tālāk viņi tiek padot uz eksperimentiem, un tad sākušu stāstīt par visiem eksperimentiem. Un sākušu, protams, ar labāko, kas ir Aegis, jo tas ir eksperiments, kurā es pavadīju 3 gadus, un joprojām ar viņu esmu saistīts, es neesmu vēl analizējis savus datus doktorantūrai. Ok, bet šeit jūs redzat bildīti ar eksperimentālo iekārtu. Un kāpēc viņa ir tik milzīga, ir tāpēc, ka pašā tā visa ir dzesēšanas sistēma, lai mēs varētu noturēt supravadošu magnētu apkārt mūsu slazdam, kas ir redzams augšējā bildītē, kas ir 3 cm diametra caurulīte. Un kādā veidā mēs noķeram antimatēriju, jo loģiski viņas attiekoties ir, ko no antimatērijas izzudīs. Mēs paņemam spēcīgu magnētu, iegūstam magnētisko lauku. Magnētiskā laukā daļiņas var kustēties tikai uz riņķi, tātad viņas ieiet iekšā, viņas kustās pa spirāli. Mēs paņemam mūsu elektrodus, uzliekam pār 10,000 voltus priekšā un aizmugurē, un tagad mums ir slasts. Daļiņa lido pa spirāli, atdurās pret augstu spriegumu, saprot, ka tur nevar doties un spirāli atpakaļ. Un tagad mēs varam šādā veidā uzkrāt miljoniem antiprotonu un būt priecīgi. Un ko mēs ar viņiem darām? Mēs taisām antūdeņradi. Un kas mums ir vajadzīgs antūdeņradiem? Mums ir nepieciešami antiprotoni un pozitroni. Un tam mums ir pozitronu sistēma. Pozitrons gan ir ļoti viegli iegūt, tam nevajag nekāds sarežģīts iekārtas. Mums pietiek ar kaut vai banānu. Jebkurš banāns pa 20 minūtēm izdos vienu pozitronu. Bet šajā gadījumā mums ir diezgan spēcīgi radioaktīvs nātrijas 22 avots, kurš sadalās, izdala pozitrons, mēs viņus savācam, atdzesējam un tālāk sūtam kopā pie antiprotoniem. Bet pārsteidzošā kārtā šis process būtu ļoti neefektīvs, tāpēc mēs sākumā uztaisām pozitroniju, kas ir atoms no elektrona un pozitrona. Loģiski, tā kā viņi ir antidaļiņas, tad šis eksistē 142 nanosekundes labākajā gadījumā. Bet šajā laikā mēs varam uztaisīt apmaiņas reakciju, kur pozitronija atomā viens pozitrons apmainās ar antiprotonu, un mēs dabojam antiūdeņradi. Un tālāk ir neliela animācija. Mums ir mūsu antiprotoni, mēs iesūtām pozitronus mērķī, kur te pievāc pat elektronam, tad mēs viņus ierosinām, un tad mums notiek apmaiņas reakcija. Mēs esam uztaisījuši vidēji kāds 10 antiūdeņraža atomus katras 2 minūtes. Es zinu, ka nav daudz, bet tas ir kaut kas.
Un ko mēs ar viņiem darām? Mēs gribam izmērīt, kā krīt antūdeņradis. Mēs neesam vienīgais eksperiments, kas to dara, bet kā mēs to gribam izdarīt? Nolikt 2 fiziskus režģus un tālāk detektoru. Mēs vienkārši sūtām cauri antūdeņraža atomus, un tad, ja mūsu raksts ir nobīdies uz leju, mēs zinām, ka viņi ir nokrituši. Tieši tik vienkārši. Un loģiski, ka tam mums vajag detektoru, un tāpēc es jums parādīšu šo te, kas ir pasaules visvairāk megapikseļu kamera. Jā. Tāda ir mūsu eksperimentam uztaisīta. Uztaisīja 2 čaļi. Un tie sound detektori vispār nav vajadzīgi, viņi vienkārši viņus pieliek, lai mēs dabūtu vislielāko pikseļu skaitu pasaulē. Un, jā, šis it kā skaitļas ir viens no galvenajiem mērķiem, bet tas, ko mēs paši esam darījuši, ir pētījuši pozitroniju. Un mūsu lielākais rezultāts bija pozitronija lāzera dzēsēšana, par ko pat izdevās dabūt preses relīzi un par to visu kaut ko rakstīt. Un, jā, lāzera dzēsēšana jau ir sen pazīstama lieta un kā viņa strādā. Mēs sūtām lāzera staru, kas ir ar nelielu dopleru nobīdi sarkanajā virzienā, un, ja kaut kas kustās mūsu virzienā, tad tas varēs absorbēt šo un izstarot nejaušā virzienā. Un, ja tas notiek vairākas reizes, tad viņš tiek piebremzēts virzienā, kādā viņš mums kustās. Un mēs bijām pirmie, kas to izdarīja pozitronijiem, un pozitronijiem ir sarežģīti tā vienkārši iemesla dēļ, ka viņš dzīvo tās 142 nanosekundes, kas ir bišķīsi. Un arī neeksistē lāzers, kas būtu tieši paredzēts šim mērķim, līdz ar to tika pārbūvēts 90. gadu matiņu noņemšanas lāzers. Iztērēja pāris 100,000, lai to izdarītu. Ok, tad nākamie pētījumi, ko mēs darām, ir antiprotonisko atomu programma. Un, jā, tātad, kas ir antiprotonu atomu? Un mēs vienkārši nomainām elektronu pret antiprotonu. Antiprotons tāpat kā elektrons ir negatīvs, tikai 2000 reizes smagāks. Tad viņš tiek noķerts, viņš dodas uz leju enerģijas līmeņiem, izdala ļoti daudz enerģijas, aizsot visu pārējos elektronus lidojot projām un gal galā ietrēdz kodolā pēc dažām mikrosekundēm. Iespējams vēl sašķeļ kodola procesā, līdz ar to šis ir bišķi interesanti, jo mēs varam darīt gan kodola fiziku, ja mēs sašķeļam varbūt viņu vai vienkārši norājam nost vienu protonu. Mēs kaut ko uzzinām par vēl lietām. Un šī programma mums sākās ar to, ka ir poļi, kas taisa jonu avotu, lai mēs varētu smuki ielikt jonus, tad viņiem noņem papildus elektronu, cerēja, ka notiks apmaiņa. Un tad mums bija sūds eksperimentā, tad mēs domājam, varbūt mēs varam sākt mēģināt kaut ko darīt, tāpēc, ka mums jau ir slāpeklis eksperimentā, no tā, ka mums ir sūds vakumā. Tad mēs kaut ko papētījām. Tad mēs izdomājām iesūtīt ar iekšā vēl papildus citas gāzes, un tad mēs dabūjām sūdzības no tiem, kas vada antiprotonu palēlinātāju Nelene par to, ka mēs esam piesaņojuši vakumu sistēmu, un viņi bija uz mums dusmīgi, bet tas nav tas, ko es gribēju stāstīt. Ok, antiprotoniskā atomu programma. Ok, virzamies tālāk. Tātad, kā jau es minēju, šis ir viens eksperimentiem, bet ir vēl citi. Tad, kas ir iespējams slavenākais eksperiments no Rīs laboratorijām. Un tas, ko viņi dara, viņi jau vairāk kā 10 gadus nodarbojas ar antūdeņraža spektroskopiju. Viņi ir jau sasnieguši praktiski tādu pašu precizitāti kā ūdeņradī. Un tad viņi izdomāja, ka viņi arī grib pamērīt gravitāciju. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi pagrieza savu slazdu vertikāli. Ok, sidequest. Viņiem ir ļoti īpašs slasts, kas spēj noķert arī atomus. Kā jūs minēju, noķert antiprotonu ir ļoti vienkārši. Noķert atomu ir sarežģītāk, jo viņš nereģē uz magnētisko lauku, bet tikai uz magnētiskā lauka gradientu. Līdz ar to viņam ir elektromagnēts ar 8 spolēm, līdz ar to ir gradients. Un tad viņi spēja noķert mazu daļu atomu, un tas, ko viņi darīja, bija, mēs paņemam un izslēdzam un skatāmies, cik lido uz augšu un uz cik uz leju. Un vēl pielāgojam kaut kādus laukus, lai mēģinātu izkompensēt to gravitāciju. Un šādā veidā viņi ir ieguvuši pagaidām labāko rezultātu, kas ir plus mīnus 30% kļūdu ir aptuveni tāpat tās krīt uz leju.
Bet viņi pierādīja, ka krīt uz leju. Ok, tad virzamies uz nākamu eksperimentu. Es sākšu. Viņiem ir 2 daļas, no kuriem viena ir kopija, un tas, kā viņi to dara, ir viņi atdala tos, ko sauc par augstu lauku meklētājiem no zemu lauku meklētājiem ar magnētu, un tad viņi ar mikroviņiem pārvērš augstu lauku meklētājus par zemu lauku meklētājiem, un tad ar vēl vienu magnētu pārbaudu, vai mikroviņu frekvence bija pareizā. Un vēl viņi nodarbojas ar antiprotonisku hēliju, kur viņiem vienkārši ir šķidrs hēlijs, viņi sūta iekšā antiprotonus, un tad ik pa laikam kāds tiek noķerts ap hēliju, dzīvot 4 mikrosekundes, un viņi pa to laiku var veikt spektroskopiju un kaut ko uzzināt. Ok, tad nākamais eksperiments ir base. Un šis ir ļoti augsts precizitātes eksperiments, un tas, ko viņi dara, ir viņi slazdā vienkārši noķēra protonu un antiprotonu, un tad viņi salīdzina, kā viņi riņķo slazdā, un no tā viņi spēj noteikt masas attiecību ar 16 triljonu daļu precizitāti. Kā jau var nojaust, šāda precizitāte pieprasa to, ka viss apkārt arī ir ļoti precīzi, kas nozīmē, ka viņi ir neapmierināti par to, ka viņiem apkārt ir vēl 5 eksperimenti un bojā viņu dzīvi. Līdz ar to viņi pārsvarā mēra pa Ziemassvētkiem, kad visi pārējie ir mājās. Un tagad jau viņi ir uztaisījuši base step, kas ir pārvietojums antiprotonu slasts, lai varētu aizvest projām no mums un mērīt mierīgākā vietā. Un tā kā viņi ir tik precīzi, tad viņi izmērīja to vasarā un ziemā, kad Zeme ir bišķi tālāk vai tuvāk no Saules, un vispārējā relativitāte saka, ka pulksteņi tuvāk masīvam objektiem iet lēnāk. Līdz ar to, ja mums ir atoms, kas kustās uz rīķa, tas savā ziņā ir pulkstens, līdz ar to ar šo mērījumu var mēģināt pārbaudīt vispārējo relativitāti. Jā, tas ir vēl viena lieta, ko viņi darīja. Tad ir G-bar, kas arī grib mērīt gravitāciju, tikai neiedzīgs sarežģītā metodē. Tad viņi sākumā grib uztaisīt antiūdeņradi, piekabināt klāt vēl vienu pozitronu, lai tas būtu jons, un viņi varētu smuki noķert, un tad šo papildus pozitronu noņemt nost. Jā, pagaidā viņi ir spējuši uztaisīt antiūdeņradi, bet jons vēl viņiem nav izdevies, un tā kā viņiem vajag vairāk pozitronus, tad viņi nevis izmanto radioaktīvu avotu, bet viņiem ir neliels daļiņu pātrinātās lielā betona klucī, kur viņi vienkārši dzen elektronus Wolfram gabalā un rada pozitronus šādā veidā. Un tagad vēl pievienojies jauns eksperiments, kas ir Puma. Un tas, kā viņi dara, ir, viņiem ir ļoti labs slasts, kurā viņi grib satvert miljardus antiprotonus, uzlikt uz kraus mašīnas un pārvest uz citu sēnu daļu, kurā ir vieta, kas sauc izolti, kas pēc dažādas radioaktīvas izotopus. Un tad viņi vienkārši grib sadursmes taisīt ar antiprotoniem un dažādiem izotopiem. Un tas, ko viņi šādā veidā grib izpētīt, ir, kā uz kodola virsmas ir izvietota protona un neitroni, ko var uzzināt pēc tā, kad mēs ietrēcam antiprotonu, kā izšķīst mūsu kodols gabaliņos. Un tālāk pastāstīšu, ko es darīju. Tātad es biju iesaistīts gravitācijas mērījumā. Es minēju, mums ir 2 režģēnu detektors, bet mums bija ideja, ka varbūt mēs varētu mēģināt to aizstāt ar gaismas režģēm. Tātad sākumā, papildus informācija. Tātad mums ir Moira deflektometrs, bet ja mēs aplūkojam mūsu antiūdeņradi nevis kā daļiņas, bet kā vilni, tad tas kļūst par interferometru. Un tātad mēs paņemam 3 lazerstarus, atsvarējam pret vienotu spoguli, un mēs dabūjam 3 režģus, kas ir gaismas stāvviļņi. Un vēl viena īpašība šim ir tas, ka režģa pozīcija tiek definēta laikā nevis telpā, kas varbūt ir nedaudz mulsinoši, bet tā ideja ir tāda, ka mēs sūtām lāzeru pulsus. Līdz ar to, ja mums ir starpība laikā starp šiem pulsiem, kas ir identiska, tad atoms palidos vienā daudzam starp pirmajiem 2 un otrajiem 2. Līdz ar to mums pat nevajag precīzi viņus kaut kur sūtīt, vienkārši, ja viņi būs pareizos laikos, tad mums atomu uztvers kā režģus pareizās pozīcijās. Un kāds ir plus? Tas, ka fiziski mēs kaut kur varam izgrabt tikai 40 mikrometru minimālais, bet savukārt lazerstars ir daudz
mazāks viņa garums, līdz ar to mēs dabūjam daudz smalkāku režģi. Bet trūkums ir tas, ka tikai daļa no atomiem iedarbosies ar mūsu režģi, jo viņš neeksistē visu laiku, viņš eksistē tikai, kad mēra mūsu lazerpulses eksistē. Tālāk ir vesela kaudze ar vienādojumiem, bet īsumā mēs vienkārši režģi apsrakstam, ka mums ir kosinus, jo mums ir mūsu stāvvilnes, un tad mums ir eksponenti, jo tas ir absorbējošs režģis, jo mēs dziļāk ieejam, lai lielāka varbūtība, ka mūsu atoms tiks ionizēts. Un tad tālāk es veicu simulācijas, kuras mums parādīja to, ka tā kā mūsu lazerstars ir diezgan maziņš, tad aptuveni 1 no miljonus atomiem vispār viņa atradīsies, kad mēs izmantosim mūsu lazeru. Tad vēl, ka daļiņas, kas tiek līdz detektoram, tā iemesla dēļ, ka viņas izplatās visās virzienos, arī ir diezgan maz. Un tālāk es vēl darīju atomenerģu viļņu simulāciju, kas izskatījās diezgan skaisti, tāpēc ir bildītas, un pieliek klāt gravitāciju, un tad ir tā ideja, ka viņš iziet cauri, tad, ja viņam ir bišķi nobīta gravitācijas dēļ, tad viņš atduras pret nākamā režģi un vairs neiziet cauri, un tad, ja mums ir vēl lielāka gravitācijas nobīta, tad viņš var iziet cauri. Un kā mēs to varam atspoguļot, ir tad, ja mēs palielinām to atstatumu starp režģiem, tad sākumā loģiski visi režģi ir saspiesti kopā, viss izies cauri, tad, ja mēs palielinām to šķirbu, tad nākamais režģis nobremzēs, un tad, ja mēs palielinām vēl vairāk, tad jau atkal viņi spēs iziet cauri. Tad, izmantojot šo, var uzģenerēt, kāda varētu būt teorētiski tie skaitļi, ko mēs varam uztvert, un mēs secinām, ka mūsu sagaidāmā jūtība ir pārāk maza un nav jēga taisīt gaismas režģus. Šo mēs sapratām, tā, kad jau bija dabūta nauda lazeru pirkšanai, bet tad mēs sapratām, ka nav jēga. Mēs taisam fiziskas matērijas režģus, kas šobrīd ir iekārtā un uzņem datus. Ok, tātad šitā pagāja pirmie 2 gadi no manas doktorantūras, bet, protams, ka man bija vēl kaut kas jāizdara, jo bija palicis vēl 3. gads, un tā es ķeros pie pozitroniju pētījumiem. Un tālāk, kā mēs eksperimentā iegūstam pozitroniju, tātad mums ir pozitroni, kur ietriecas pozitroniju mērķī. Kas ir pozitroniju mērķis? Tas ir vienkārši silīcija gabaliņš, kas ir apaudzēts ar bišķi silīcija oksīdu, bet ideja ir tāda, viņš ir ļoti porains, līdz ar to viņā ir liels virsmas laukums. Mēs viņai ietriecam pozitronus, viņi kaut kur pievāc pa pozitronām, pozitrons kaut kurienes pievāc pa elektronam, izlido ārā, un aptuveni 30% no mūsu pozitroniem ir pārvērsti pa pozitroniju. Tad mēs viņus varam ar lazeru ierosināt, un mēs esam ieguvuši ierosināt pozitroniju kūli, un tad mēs viņu sūtījām uz elektrodu, uz kur ir kaut kāds spriegums no 100 līdz 2000 voltiem, un tad mēs varam viņu ionizēt. Tad mēs viņu esam ionizējuši, jau pārvērtuši atpakaļ par pozitronu un elektronu, un tad šis pozitrons var aizlidot līdz mūsu detektoram, un mēs varam uzņemt bildītes, kurās mēs fiziski redzam, kā ir izvietot tie pozitroni atomi, kur ir tikuši ionizēti. Un šeit ir pieaugušas spriegums, un jo viņš ir vairāk pieaudzis, jo bildīte ir kļuvusi košāka. Un tā kā mums ir nevienmērīgs lauks, tad vidū viņš ir vājāks nekā uz āru. Jā. Un tas bija arī viss, ko es gribēju jums pastāstīt. Bet tas vienkārši metāla gabals, kur tiek ievadīts liels strāva, un tad viņi ar magnētisko lauku panāk, ka tas, kas normāli izklēdētos šādi, tiek sakoncentrēts un iziet kaut kā šādi. Bet tas, protams, nav pietiekami, un tālāk viņi nonāk pātrinātājā, kur viņi iespējams turpinās gribēt izplesties. Un tad eksistē fokusēšanas magnēti, kas ir savā ziņā ekvivalenti lācām, kas vienkārši ir magnēts ar 4 poliem, un viņš vienā asī saspiedīs, otrā izplatīs. Mēs pieliekam vienu, kas saspiež vienā asī, otru, kas saspiež otrā asī, un praktiski tas strādā kā savācēja lāca, un šādus mēs saliekam daudzus pāplu, un tad mūsu stars aptuveni dara šādi visu ceļu. Bet tas, protams, vēl joprojām nav pietiekami, un tāpēc eksistē vēl
tas, ko es minēju par elektronu zasētāju, kas ir daļa no daļiņu palielinātāju, kas vienkārši tiek ievadīti elektroni, kuriem ir ļoti precīzi zinām kūļa enerģija, un tad, kad viņi samaisās ar antiprotoniem kaut kādu metru garumā, tad viņi termalizējas, un ja kaut kas no antiprotoniem gribēja kustēties nepareizā virzienā vai arī pāri par lēnu, tad viņš šo enerģiju papildus atdos tiem elektroniem. Un šādā veidā mēs saglabājam skaistu kūli, kas neiet nepareizos virzienos. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu. Ja mēs veicam pozitroniju mērījumus, tad mums ir gan atsevišķi daļa no mūsu iekārtas, kurā mēs cenšamies izolēt visus laukus, lai mēs varētu mēģināt kaut ko izmērīt par pozitroniju bez magnētisko lauku ietekmes. Bet šis, par ko manā doktorantūrā, tas speciāli tiek veikts 1 Teslas magnētiskajā laukā, lai mēs zinātu, kas strādā magnētiskajā laukā. Bet izolēt magnētiskos laukus arī ir diezgan sarežģīti, tāpēc pārsvarā šos pētījumus mēs veicam ziemā, kad viss pārējais tiek izslēgts. Jo mums, lai noķertu antiprotonus, mums ir mūsu pašu 5 Tesla magnēts un 1 Teslas magnēts, kā arī vēl tie magnēti, kas eksistē daļiņu palielinātājos, kas, protams, ietekmē visus atomu pētījumus. Līdz ar to, ja mēs veicam mērījumus bez magnētiskā lauka, tad mēs to varam veikt tikai, kad viss ir izslēgts. Vai arī tad mēs vienkārši pasakām, ka mēs to esam darījuši spēcīgā magnētiskā laukā. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu. Okay. Bet es jau biju dzirdējis stāsts no tiem, kas strādā CMS, kas ir viens no detektoriem LHC, ka praktiski visu, ko viņi dara, ir analizēt datus. Tas man likās bišķi garlaicīgi, tā un es gribēju tikt vienā no mazajiem eksperimentiem. Ja LHC eksperimentos ir 1000 cilvēku, tad antimaterijas eksperimentos viņi ir 10. Kas nozīmē, ka tad, ja es tur esmu uz vietas, tad esmu aptuveni 1 no 10 cilvēkiem, kas ir komandā uz vietas. Līdz ar to es dabūju darīt pilnīgi visu. Gan regulēt lāzerus, gan pildīt šķidro hēliju, gan izmantot ceļām krānu, gan vadīt ekskursijas, gan skrūvēt vakuuma sistēmas vaļā un ciet. Jā, tas bija galvenais iemesls, jo es gribēju darīt pēc iespējas plašāku darbu apjomu. Bet man mīļākā daļa no visiem darbiem bija līdz apakšā zem eksperimentālās iekārtas un viņu skrūvēt vaļā un ciet. Ir, ka ja tās slieksnes, lai radītu heksakvarku, ir aptuveni ekvivalents ar cik daudz enerģijas mēs dabūjam izzodot antiprotonam, tad varbūt šis izdosies. Un, protams, ka viņiem ir kaut kādi pamatojumi, kāpēc viņiem šeit strādās ar to enerģiju, kas mums ir, bet es tik labi nesaprotu šo teoriju, diemžēl.